Mēs esam Dace un Jānis Siliņi, un ģimenes skola ir mūsu kopīgi izlolota ideja, kas piedzima līdz ar mūsu pirmo meitu. Šobrīd esam jau 2 meitu vecāki, nu jā, arī suns mums ir, un tiekamies ar jums ģimenes skolas 2. sezonā. Pirmā raidījuma tēma – tēva loma ģimenē. Vai ierastais uzskats, ka tēvam ir mājās jānes mamuts, savukārt mātei jāaudzina bērni, ir atbilstoši šodienai, un varbūt bērnam ir vajadzīgs kas vairāk nekā tikai mamuts. Par to mūsu pirmā raidījuma 3 tēmas. Šobrīd mēs esam ceļā pie tēva Oskara, kurš ir izdzīvošanas skolas dibinātājs un vadītājs. Viņš ir kaut kur šeit pat mežos ar tēviem un dēliem, organizējot nometni. Čau, Oskar! Čau, Jāni! Beidzot, mēs tevi atradām. Tu tāds liels, spēcīgs. Nu, ko, es secināju 2 lietas. Viens ir tas, ka jābrauc ar augsta klīrenca mašīnu uz mežu. Savādāk var palikt kaut kur, un otrs, ka vajag vairākas navigācijas paņemt, jo var apmaldīties. Jā, salīdzināt kartes vismaz vajag, ne? Jā, precīzi. Nu, ko tu mums varētu parādīt šobrīd? Nu, šodien mums ir tēva dēla pārgājiens. Vakar mēs bijām ar tēviem meitām. Un šodien dažādi uzdevumi, ko puiši ar tēviem veic. Un viena no lietām, kā laisties lejā pa kalnu, izmantoja tikai virvi. Nu, pat tādu normālu stāvu kalnu. Super. Komandas sadarbības uzdevums ar tēvu un dēlu, uzticība, sadarbība un jaunas prasmes. Paļaujies uz tēti, sajūta tēta vēdera sajūta. Ja mēs gribam nākotnē redzēt vīriešus, kas ir atbildīgi, kas saka, pārliecināti, labi tēvi, uzņēmēji, politiķi, skolotāji, nu vienalga, bet vīrietis, kurš ņemas atbildību ar pārliecību, tad ir jāsāk šajā vecumā stāst par tēviem dēliem. Tas ir laiks, kad sākt, jo viņi neizaugs vienā mirklī tādi vīri, par kādiem mēs gribam, lai sabiedrībā viņi būtu. Un tad jāsāk ar tēviem dēliem. Tad mēs redzam tagad, kas šeit notiek, ir atnākuši maršruta viduspunktā. Tagad cīnās pa uguns iekuršanu. Mēs rādījām, kā iekurt, prasmes mācām, un tagad viņiem pašiem jāiekur savs ugunskurs, uz kura tad viņi uzcep savas pusdienas, jo šodien viņi nav ēduši. Nu, 9:00 viņam nav bijis ēdienas. Normāli, ne? Pulkstenis ir 2:30. Un izsalkums ir viena no lietām, ko mēs sakam, tā ir normāla lieta. Un katrs uz savu ugunskura gatavos? Nu, mēs sākumā kuram mazo, un tad saliksim kopā lielo, lai mēs tā liesim jaudīgāk un ātrāk var pagatavot. Nu, viens no izdzīvošanas skolas tādiem izaicinājumiem ir izsalkums. Jo ikdienā jau bērni, jaunieši, pieaugušie jau mēs visu laiku ko ēdam. Un līdz ar to dabūt izsalkums sajūtu un novērtēt to ēdienu pēc tam vēlāk, ko paši uzcepuši uz ugunskura, paša iekurināt ugunskura. Un tā ir gardākā desiņa vai maizīte, rupmaizēda. Jā, nu tā, tāpēc ikdiena mums ir pārsātināta visādām labām lietām. Jā, tā kā mums ir 2 dienu nometnes, nu, dzīvošana mežā, nakti mežā. Tad arī vakarā viņiem ir trusītes jāpagatavo, nu, dzīves trusītes. Jā, un tad šādi puiši kopā ar tētiem visu to procesu. Jā, dīrā, sadalā, un tad taisa vakariņas, kartupeļus, buļjonus, svāru. Un tad tu sarot, ka ēdienas vērtība ir. Pirmkārt, tas ir kāds samaksājis savu dzīvību. Arī ikdienā pieņems. Neviens jau nedomā, ka ēd tajos benzīna tankos vai veikaliņos pērk tur burgeris un visādas, nu, tur tos ēdienas. Jā, hotdogs, neviens nedomā, ka kāds ir samaksājis par to savu dzīvību, nu, dzīvnieks. Un tad jāizturās ar cieņu pret to ir. Jā, un tad pēc tādām nometnēm tad ir tas, ka tu mājās vairs nešķirot uz šķītu, šito gribu, šito negribu. Tu sāc aizdomāties par vērtību. Man ir 6 bērni, un šis ir laiks, ko es varu pavadīt ar katru no viņiem individuāli. Tā ir mūsu diena divatā, un tādā kuplā ģimenē tās dienas divatā ir jāmeklē. Jo man tagad, ka mums šobrīd ir tik daudz laika zagļi dažādi, kurus mēs paši, protams, sev uzliekam, ja, bet saprast to, kas ir tavs prioritātes. Mūsu vīriešiem ir tā nasta diezgan liela, ko nest ir. Nu, kā saka, ir mamuts, darbs, bizness, attiecības ar sievu, bērni, viss tas ir pienākums, status, kaut kāds uzspiestais, bailes. Bet stāsts jau par to ir, kā mēs iemācāmies tajā dzīves procesa laikā. Mums jāmācās dzīvot tādu,
visaptvaroša dzīve, ka mēs neesam tikai darba zirgi. Nu, par vīriem runāju, par vīriešiem. Ir mums attiecības ar sievu, ar bērniem, pašam sev laiks, atpūta, mentāla atpūta, fiziska atpūta, darbs. Nav viegli, bet tur nav citu variantu, mums jāiemācās tas. Ģimene ir kupla, bet puika ir vienīgais, jā. Sanāk kopā, daudz, bet mēs cenšamies kaut kādas dabā tur kaut ko uzmeistarot. Pagājušajā gadā kaut kādu plostu, piemēram, uzmeistarojām. Šogad pirmā reize teltī padzīvojām, kaut ko mēs tā mēģinam kaut ko dabai tuvināties. Viens mēs iemācām prasmes, jo tas, ko mēs redzam šodien šajā digitālā laikmatā, kad bērni, jaunieši nemāk vairs parūpēties par savām ikdienišķām elementārām lietām. Tas, ko es ar to domāju, piemēram, tāda lieta kā pagatavot ēdienu. Ja, kā neapjukt pilsētas vidē vai dabā, ja tu esi apmaldījies. Elementāras lietas, ko mēs kādreiz domājam, kādreiz tās bija elementāras, ne? Pašsaprotams. Šodien tas ir jāmāca. Palīdzam sagatavoties viņiem prasmes, kas palīdzēs viņiem kā cilvēkiem, kad ir augsts kā pieauguši cilvēki. Otra lieta ir, man patīk tas teiciens personiski, ko esmu priekš sev satvērs, raksturs izsaka visu. Cilvēka raksturs izsaka visu. Tas nozīmē, tavas rakstura īpašības, tavi ieradumi, paradumi, spēja domāt, pieņemt lēmumus, paciest, sadarboties ar citiem cilvēkiem. Tas ir jātrenē un tas jāmāc ir. Un izdzīvošanas skolā mēs sagādājam vēlamās grūtības, kas ir vajadzīgas ir bērniem, jauniešiem, vīriem, lai viņi nonāk pie atziņām gan par sevi, svarīgām atziņām, gan par sevi kā par cilvēku, gan par to pašu dabu un arī sadarbību par apkārtējiem cilvēkiem. Es iemācījos siet mezglus un ar karti. Orientēties, jā. Es, piemēram, uzzināju, ka es absolūti nemāku pēc kompasa orientēties mežā. Man tas nepatīkamas kaut kādas atziņas par sevi, piemēram. Tas ir vērtīgi, man liekas. Mums būs pēc nedēļas nākamais līmenis izdzīvošanas skolā, ka mēs uz 2 dienām būsim mežā un paliksim pa nakti. Viens no tēviem teica, kad viņš bija ar meitu 2 gadus atpakaļ, un tad viņš brauc ar dēlu, dēls izaudzis ir. Un tā meita teica, viņš bija prasījis meitai, ko tu visvairāk esi atcerējusies no tā, ko mēs esam darījuši kopā vispār dzīvē. Viņš gatavojas ar tēvam dēlu pārgājienam, un viņa atbildēja, to pārgājienu izdzīvošanas skolā. 2 gadi pagājušie, un viņi dzīvē visu kaut ko darījuši. Foršas lietas. Ne? Bet tieši tas, kuri piedzīvotu enerģiju kopējo, piedzīvojums, prasmes, izsalkums, nogurums, to mēs atceramies. Tas mums padara par stiprākiem cilvēkiem. Var arī vēlāk pataupīt, būs vēl vērtīgāk. Šodien dodos tikties ar Andri, kurš pirms laika sociālajos mēdījos publiskoja gan atklātu vēstījumu par to, kā viņam ir gājis gadu pavadot laiku kopā ar savu bērnu kopšanas atvaļinājumā, kā arī par atgriešanos darba vidē. Kā izrādās, tā pieredze nav tik rožaina, kā pašam Andrim arī sākotnēji tas licēs, tad dosimies ar viņu parunāties, kā tad tas īsti ir bijis. Bija pārsteigums, ka tas ieraksts sociālajos mēdījos izraisīs tik lielu diskusiju sabiedrībā? Vairāk bija pārsteigums, ka viņš vispār tik lielu uzmanību kaut kā piesaistīja. Tā pieredze sākās tad, kad es vispār domāju par to, ko man tālāk darīt. Kad mēs uzzinājām, ka mums būs bērniņš, un es ilgi domāju un nevarēju izšķirties, vai turpināt kā līdz šim un būt, tā teikt, no rīta līdz vakaram darbos un, tā teikt, nest mājās lielo naudu, vai tomēr pabūt arī ar to bērniņu drusciņu vairāk kopā. Tā pieredze arī ir ne pirmā, kā saka. Es atceros savus jau lielos bērnus, un man ir arī 2 lieli bērni, kuriem ir šobrīd 18 un 22.
Un, nu, tolaik es biju ļoti jauns un jāsaka, nu, tas tā karjera un darbs kurā gadījumā likās pirmajā vietā. Nu, tā ir tāds klasisks stāsts varbūt. Un, protams, ka atskatoties uz to, tā var teikt, jā, būtu bijis labāk, ka toreiz es būtu vairāk laika viņiem pavadījis, tā jau daudz dara. Bet, nu, tik tiešām tolaik jau tā bija, kā bija. Un likās, ka jāpierāda ļoti daudz kas, un tad tos bērnus tik tiešām redzēja. Es redzēju viņus brīvdienās, redzēju viņus vēlos vakaros, agros rītos, un tā sajūta jau dažreiz bija skumja, bet pie tās sajūtas arī diezgan ātri pierod. Un liekas, ka tie bērni ir tāds kaut kā, nu, tāda vienkārši tāda daļa no manas dzīves, kurš tā kā arī, nu, ja viņi nav tanī brīdī, nu, tad nav, nu, neko, nu. Bet, nu, man tomēr nav vairs 20, un likās, ka, nu, kad tad vēl savā dzīvē, ja ne tagad, man vēl ir iespēja tā kā paskatīties, kā tas bērns aug tā ikdienā un no rīta līdz vakaram un būt ar viņu kopā un vairāk vai mazāk pamanīt katru to niansu un būt viņam. Jā, un es izšķīros par to soli, ka es riskēšu uz gadu visu pamest, kas saistās ar mani tādu tiešiem darba pienākumiem un būt mājās. Nu, to es tik tiešām arī nenožēloju, jo mēs skaidri zinām to, ka tas ir mūsu pēdējais bērniņš, nu, dažādu iemeslu dēļ. Dēls vēl nebija piedzimis. Man bija milzīga baža par to, vai es tikšu ar to visu galā. Jau aizkadrā runājām, bet teicu, nu, ir arī tā negatīvā puse un kaut kādas tās reakcijas, kas ir pēc šīs publiskošanas sava viedokļa parādījušās. Jo tomēr atklāti runā arī par šo atgriešanos darba vidē. Kāda ir viņa tā pieredze? Kas ir tas, kas no šīs atklātības ar sabiedrību, paužot savu viedokli, ir atnācis atpakaļ tādā negatīvākā šķautnē? Nu, pirmkārt jau jāsaprot, ka tā tēma vispār ir tāda ļoti jūtīga un vispār tā būšana vecāku lomā gada ir ļoti jūtīga. Ne jau velti ir arī, starp citu, ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, kam ir depresija no šī te, nu, savā ziņā izkrišanas no kaut kādas tās ierastās dzīves ritma, un katra vismazākā kaut kāda kustība citā virzienā var būt diezgan sāpīgi, un to ir grūti saprast. Un tas ir tāds, liekas, nu, ko tu te kaut kādiem sīkumiem, nu, taču viss ir tā kā ir, mēs vispār tev neko, un tu, kāpēc tu vai ne? Bet tas brīdis ir tik tiešām tāds, ka tev tā miesa ir drusku atkailināta tajā brīdī, un ja kāds mēģina tev pat aiz muguras to dzīvi padarīt drusku citādāk, kāda viņa bija pirms tam, nu, protams, ka tas notiek visu laiku, un tā jau nav nekāda, tas jau nav nekas jauns, ne? Un tā mēbeļu pārbīdīšana, kamēr tu neesi bijis mājās, ja, tas ir nu, ierasta praksa. Es varbūt arī biju ļoti emocionāls un drusciņi pa daudz uzsprāgu, bet, nu, atnākot septembrī uz skolu, faktiski man tika piedāvāts diezgan normāls darbs, bet ar vienu nosacījumu, ka es publiski atvainošos visiem par to, ko es esmu izteicies, plus vēl paskaidrošu dažus savus izteikumus presē, kuriem ar skolu nav vispār nekāda sakara. Un, nu jā, es ilgi domāju par to, ko man atvainoties, kā man atvainoties, līdz, nu, nakts laikā izdomāju uzrakstīt atlūgumu. Ja, tātad, īstenībā arī kaut kas tāds ir bieži dzirdēts, ja, ka, teiksim, padarīt šo te iespēju strādāt pēc iespējas neiekārojamāk, ja, nu, jo tas kaut kāds šie te atsauksmes, kad ļoti daudzi pasniedzēji, ļoti daudz audzēkņu, ļoti daudz, neapmierināti, ļoti daudzi grib kaut kādu reakciju. Nu, es nezinu, varbūt es esmu akls, bet brīdī, kad es atnācu uz skolas sapulces, nu, ļoti daudz pasniedzēji ar mani ļoti laipni sveicinājās un absolūti priecīgi bija, ka es esmu atgriezies. Juridiski jau viss ir korekti, jā, un mēs varam tos papīrus, ko man noliek priekšā, tur viss ir skaisti, jā, bet tā attieksme, ka tu saproti, ka šādā atmosfērā tu turpmāk strādāt vairs nevarēsi, jā. Nu, savā ziņā varbūt tu pats esi drusku pārspīlējis, bet arī tad, nu, es varu teikt, jā, es pārspīlēju, varbūt, nu,
tā bija mūsu apusē komunikācijas kļūda. Nē, tā bija tava kļūda. Teiksim, šī atmosfēra, kur vienkārši tas ir diezgan bezpalīdzīgi, jo šīs lietas jau tieši tāpat kā mūsdienās ir visi šie pārējie bingi un visādas, kā tos sauc, ja, kur mēs, kamēr tas nav nofilmēts, kamēr tas nav ierakstīts, kamēr tas nav atļautā veidā izdarīts, tikmēr, sorry, nekas nebija. Ko? Ja? Cilvēkam, kurš pats varbūt nav bijis vecāks, kurš nezina, kā tas ir grūti to saprast, ka blakus karjerai pastāv arī kaut kādas citas emocijas un kaut kādi citi šie tādi nianses, kuras, viņas nav vienkāršas. Galā viens ir tas, Zinot, kad ir noteikti vecāki kuri vēl būs tajā priekšā tam, ko darīt, mammai, tētim iet, tomēr kopumā skatoties, šis ir bijis foršs laiks un ieteiktu, vai tā kā motivēt arī citus tēvus padomāt. Ka ir modelis arī varbūt savādāk ne tas, ko mēs esam pieraduši. Mamma mājās teica, nes mamutu. Nē, protams, ka es ieteiktu, bet es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs arī no tādām ļoti praktiskām lietām, varbūt arī no kādām tam materiālajām iespējām, jo jāteic, ka es ļoti daudz tiešām iepriekš strādāju, un nezināju līdz pat pēdējiem brīdim, kāds tad man būs tas bērnu kopšanas, tas pabalsts, kas ir tāds noslēpumains pasākums līdz pat pēdējiem brīdim. Bet, gods, kam gods, beigās es biju ļoti pārsteigts, ka tas pabalsts bija ļoti adekvāts, un īstenībā, pat varētu teikt labs. Jā, tas ir tas finansiāls aspekts tomēr, kas noteikti būs ļoti būtisks, vai ne? Es domāju, jā. Otra lieta, protams, tu vari profesijas, kuras var strādāt no mājām. No otras puses es teikšu, ka šajā gadā tomēr neko jau, man pamatprofesija tāda, ko es varu strādāt mājās, bet tajā savā radošajā jomā šajā gadā es izdarīju salīdzinoši mazāk kā jebkad, jo tomēr būt par vecākiem lielā mērā tādā vienā dzīves momentā ir pilna laika darbs, Mūsu gadījumā dalīts uz pusēm, protams, jo ir jau lietas, kuras es nekādīgi nespēju bērnam nodrošināt, vai pienu, ir tās mammas lietas, kuras tomēr ir mammas lietas, un tur neko nevar nepielikt un atņemt. Jā, bet tomēr ir tēva lietas, Jā, ir vienkārši būšana kopā un atbalsts, un mēs jau nezinām, kā. Protams, ka mammai arī ir grūti arī visu laiku, un šobrīd un visu šo gadu ir bijis grūti, bet mēs nezinām, un labi, ka varbūt nezinām, kā būtu bijis, ja manis tur nebūtu arī. Es katrā ziņā centos iesaistīties un centos to darīt, cik vien labi var. Paldies, ka padalījies ar savu pieredzi stāstu. Šobrīd esmu ceļā pie tēva, kurš ir viens no retajiem pirmskolas pedagogiem Latvijā, un kuru ikdienā bērni arī mēdz saukt par tēti. Bet kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Dēls vēl nebija piedzimis. Man bija milzīga baža par to, vai es tikšu ar to visu galā. Man ir bijušas dažas reizes, kad es strādāju kā skolotājs, un kad bērns man nosauc par tēti. Un es līdz galam sev neesmu atbildējis uz šo jautājumu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Es zinu to, kas stāvē šī bērna, kāda ir viņa varbūt šī ģimenes pieredze, kāda ir šī ģimenes dzīve, kas viņam ir, kas viņam nav. Bet ja viņš tā pasaka cilvēkam, kas principā ir svešs cilvēks, tad man tas liek domāt, ka kaut kas jau īsti nav lāgā. Jo es cenšos iedot to labāko un maksimumu no sevis, ko es varu izdarīt, bet tai pašā laikā es nedrīkstu pārāk ielīst šajā bērnu dvēselē, jo es nebūšu mūžīgi. Es būšu uz gadu kādam, es varbūt kādam būšu uz 2 gadiem, bet es zinu, ka es kā skolotājs, es kā vīrietis varu šiem bērniem iedot krietni vairāk, nekā to var izdarīt skolotājs sieviete. Tas absolūti nav ne labi, ne slikti, vienkārši katrs dara to, ko viņš prot vislabāk. Un, manuprāt, ļoti labi ir šī Skandināvijas pieredze, kad arī pirmsskolā strādā gan sieviete, gan vīrietis. Tad, kad es sāku strādāt pirmsskolas izglītības iestādē, tas bija vairāk kā 10 gadus atpakaļ,
Man pašam tā bija gana jauna pasaule. Un tas pats sākums bija grūts, man bija jāiemācās tur tamborēt, adīt uz pirkstiem, visādi rokdarbi. Man nekad tas varbūt nav tik labi estētiski padevies, kāds ir padevies daudzām sievietēm. Es varu izdarīt citas lietas. Es uztaisīju tādu namdaru nedēļu, kad es biju paņēmis arī dažādus koku materiālus, tur rokas ēveles, dažādus instrumentus un rādīju bērniem, kā ar viņiem strādāt, kā apstrādāt koku. Un tajā brīdī, kad redz, ka tu visu dienas pirmo pusi esi aktīvi darbojies, rādījis, stāstījis, mācījis, un pēcpusdienā puisis, kurš ir ļoti kluss, ļoti mierīgs, nekad nebūs pirmais, kas iesaistīsies visās aktivitātēs, viņš labāk pavēros. Un es skatos, kad viņš ar vienu meiteni ir paši paņēmuši darba rīkus, paši paņēmuši līmes pīles, pie galda pieskrūvējuši šo te sagatavi un mēģina dabūt šo te ēveļu skaidu, lai pēc tam no viņas kaut ko izgatavot. Tas bija arī tās nedēļas tāds lielākais moments, kas tev sniedz gandarījumu un pārliecību, ka tas, ko tu dari, tas ir pareizi, tas ir vērtīgi, un to sajūtu ne par kādu naudu tu nenopirksi. Man ir pašam dēls, viņš man ir palīdzējis remontēt pļaujumašīnu, palīdzēt remontēt motociklu, viņš man tur padod instrumentus un vēl kaut ko. Tā kopā darbošanās, jo tas ir tas, kā es varu nodot savas zināšanas, savu pieredzi savam dēlam. To jau var ļoti labi redzēt, cik daudz tas vecāks iegulda savā bērnā. Un kurš palaiž to visu pašplūsmā, jūs esat izglītības iestāde, mēs no jums ņemam pakalpojumu, mēs gribam, lai viņam ir tur tas, šitas un vēl, protams, ka neaizmirstiet arī vēl šito te, un lai viņš nav nosmērējies. To var redzēt, un tas manā skatījumā nav pareizi, un tas ir diezgan pat tādi drausmīgi. Tad priekš kam tev bērns vispār, ja tu šitā vari izdarīties? Es arī esmu noguris. Es atnāku mājās no darba, es arī gribu pasēdēt dīvānā, es gribu paskatīties televizoru, es gribu paskrolot TikToku, es gribu paskatīties, kas notiek citiem, ko iegūšu es no tā visa un ko iegūs mans bērns, ja viņš redzēs tieši to pašu trulumu tajā brīdī, ko skatos es. Tad, kad man bērns pirmo reizi saslima, tā nedēļa, tā bija viena no fantastiskākajām nedēļām vispār tā gada laikā. Es katru dienu no rīta līdz vakaram es biju kopā ar viņu. Mēs tik daudz ko izdarījām, struns pa visiem puņķiem, asarām, pamperiem un tā tālāk. Tas viss ir sekundāri, tas viss ir tāds bleķis, bet tās emocijas, ko viņš man var redzēt. Protams, es arī esmu dusmīgs, ka tu esi tikko izmazgājis grīdu un kaut kādas zupas šķīvis tiek noplivināts no galda lejā. Kuram vecākam nav dusmu parāvus, ka bērns kaut ko pēkšņi, bet tikai tāpēc, ka mūsu ekspektācijas pēkšņi nesakrīt ar viņa šīm darbībām. Bet tas ir absolūti fantastiskākais laiks. Man bija milzīga baža par to, vai es būšu cienīgs būt viņa tēvs, vai es varēšu tiešām darīt labāko, lai viņš izaugtu par krietnu cilvēku. Es runāju ar savu brālēnu par to, un viņš teica, lai es nesatraucos, tas viss tev atnāks tajā vienā brīdī. Un Miķelis, tas ir absolūti labākais, ko es savā dzīvē esmu izdarījis. Tas ir mans šedevrs kopā ar sievu. Tas ir milzīgs emociju kopums. Un tajā brīdī, kad tu pirmo reizi mūžā paņem savu bērnu uz rokām, tu saproti, ka tu visu zini, tu visu proti, jo tas tev ir tik dziļi ģenētiski iekšā jau, ka tu nemaz nevar kļūdīties. Man tev kafija. Paldies. Lūdzu. Paldies. Ko parunāsim, kā mums gāja? Parunāsim. Un, man ļoti interesē, kā tev gāja ar Oskaru un ko paņems līdzi no šīs tikšanās. Pie Oskara bija baigi forši. Dziļi mežā, liels piedzīvojums. Un daudzas atziņas, ko es dzirdēju no vecākiem, kur atveduši savus bērnus uz turieni, ka bērns ļoti ilgi atcerās šādus te kopīgi, kvalitīvi piedzīvotos brīžus kopā. Kā tev gāja? Šī tikšanās iedeva tādas
šķautnes, par ko padomāt, un viena no tām ir par to, cik ir laikam arī svarīgi dažkārt uzdrošināties un publiski paust savu viedokli, ko darīja Andris, kurš stāstīja par to, kāda ir tā situācija tajā brīdī, kad tu gadu esi bijis mājās ar bērnu, un kā ir atgriezies darba vidē, un labi, ka tas bija vīrietis, jo viņš iedeva citu rezonanci šim jautājumam sabiedrībā, jo tomēr mēs bieži vien dzirdam par to, ka sievietēm ir grūti atgriezties, ka viņas tur negaida. Hei, mēs redzējām, kas nozīmē tieši to pašu situāciju arī vīrietim, kurš atgriežās. Tā kopumā jau pastoties uz to tēmu arī, tas atslēgas vārds, manuprāt, ir ego. Un būt klātesošiem. Būt klātesošiem. Jā, jo tās situācijas, protams, var būt dažādas, es tā domāju. Strīdi, šķiršanās un tā tālāk. Jā, vai kāds ir aizbraucis projām, vai vienkārši neļauj tikties ar bērnu. Bet vai tas nāk par labu šim bērnam? Domājam, ka nē. Nolikam savu ego malā, esam klātesoši gan sev, gan saviem bērniem. Jā, tas varētu būt tāds mūsu vēlējums. Baudam šo laiku, ko mēs varam pavadīt kopā. Ticamā.